52. reizi godināsim, suvināsim, vienkārši varbūt arī uzsitīsim pa plecu vai paspiedīsim roku un teiksim paldies tiem, kas pagājušajā gadā paveikuši kaut ko nozīmīgu Liepājas sporta labā. Es gribētu teikt lielu paldies Liepājas sportistiem un tiem, kuri tiešām šo pasākumu uztver kā ļoti augstu pateicību no Liepājas pašvaldības. Un ņemot vērā, ka tā ir 52. reize, es domāju, ka viņi ir to pelnījuši. Jo citādāk šāda tradīcija noteikti, kad ātri vien būtu pazudusi. Viņi ir to pelnījuši, viņi to novērtē, un tāpēc mums ir prieks censties, lai Liepājas sportistus šādā pasākumā suminātu, viņus atcerētos dažādās lietās, sākot no augsta, jāsaka, raudas sporta, beidzot arī ar seniori un ekstrēmi un tehniski, tā kā Liepāja ir ko novērtēt, un tāpēc mēs to arī darām. Pagājuši gads bija fantastisks priekš manīm, un bija ļoti daudz emociju, ļoti, protams, pozitīvas tikai emocijas, un ļoti svarīgs bija gads. Esmu ļoti apmierināta ar sasniegumiem, un cerams, ka turpmāk es varēšu sasniegt vēl augstākus mērķus. Galvenais, kas nospēlē lomu, ka viņai bija dot iespēju no Liepājas sporta skolas un no Liepājas pilsētas domas reāla iespēja trenēties, un tas ir pats galvenais. Un mans bija darbs reāli sagatavot, atrast pareizo distanci, jo mēs sākām bišķi no citu distanci strādāt, man pašam bija jāiepazīst viņi kā sportisti, kā personība, un soli pa solim mēs nonācām pie saviem kaut kādiem secinājumiem, un pagājušais gads bija, es uzskatu, ļoti veiksmīgs, un varbūt tā bija sakritība, ka tas bija arī olimpiskais gads, tā kā viss notika, kā tam bija jānotiek, kā mēs bijām domājuši, gribējuši, un varbūt bišķiņ, protams, arī pārsteigumi bija, bet mēs ar tiem pārsteigumiem dzīvojam kopā. Для меня это честь представлять Латвию и сам город Лепую. Я уже 4-й год борюсь за Латвию и представляю на международном уровне. И мне нравится выступать. Tas ir īstenībā ilgtermiņa darbs, un gados mēs ejam uz priekšu un cenšamies popularizēt florbolu ne tikai Liepājā, bet arī Kurzemē un arī Latvijā un pasaulē. Ejam vien tālāk, jo, es ļoti ceru, ka tuvākā laikā būs 24. gadā būs Olimpiskajās spēlēs florbols, tad arī vēl būs populārāks. Ar katru gadu jāaugina. Man ir līdz paņēmušies daži skaidri par to, cik Liepāja ir bijis nozīmīga Latvijas sportā šogad. Un pirmkārt, mēs ļoti daudz rodam tiešraides, vidēji mēnesi aptuveni 50, un skatītākā sporta tiešraide šogad Latvijā un pasaulē, ko mēs esam rādījuši, ir bijis no Liepājas, kad futbolisti ļoti labi nospēlēja pret Legiju komandu. Tāpatās viens no skatītākajiem video ar pēcspēles komentāriem arī ir bijis liepājnieku līdzdalību, un šeit jāsaka paldies kolorītajam trenerim Mainiekam, kura video virsraksts bija 2 cilvēki gandrīz atstiepa kājas. Paldies Kasparam, un tiešām malēšu prieks, ka Liepājā ir kolorīta basketbola komanda, un lai jums izdodas tālāk. Kādas mērķus tu tagad spraudīsi komandai? Mazliet īsumā. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu kaut ko ir nomainīts, ja Uldas Eskavārdiem runātu, tad ir nomainīts motors mašīnai. Un tagad mēs mēģinām atrast īsto motoru un arī pieregulēšanu, un tas būs pamat uzdevums uz nākamo sezonu. Atrast pareizo un īsto motoru mūsu mašīnai, ko mēs arī tagad esam sākuši darīt, un vasarā būs ļoti, ļoti grūti treniņi, jo mums ir jauna komanda un arī strādāsim. Un tas, ka es gribu šeit strādāt, un es esmu uz ilgāku laiku noteikti. Kādā statusā to jau vēlāk redzēsim pēc sezonas. Vienreiz gadā sanāk kopā pilnīgi visa Liepājas sporta ģimene. Un tā ir milzīgi liela un aktīva. Es nezinu, vai vēl kāda pilsēta Latvijā ārpus Rīgas, kur ir sportā pārstāvēt liepājnieki. Faktiski visos sporta veidots man būtu grūti atrast, kurā nav pārstāvēti. Un šis gads bija, 12. gads bija ražīgs Latvijas olimpiāda, kas tiek atzīta par nozīmīgāko sporta pasākumu Latvijā. Mūsu
sportisti piedalās Olimpiskajās spēlēs Londonā, uzvar Latvijas olimpiādē ļoti daudzās nominācijās, un futbols, basketbols, hokejs, florbols, tehniskie sporta veidi. Vienot sakot, man liekas, ka mūsu sportistiem ir par ko būt lepniem, un arī pilsētai, un pilsētas vārds tiek nests gan Latvijā, gan Eiropā, gan pasaulē. Paldies sportistiem!